par augstāko spēku, vai ne, par Dievu un tā tālāk. Tikai dzejniekam tas izdodās. Es domāju, ka mūsu baznīcniekiem tas neizdodās. Tāpēc es uz baznīcu neju. Bet viņi tikai atkārto tās bībeles stāstus, un man tas neinteresē. Un tāpēc es neju uz baznīcu. Un tāpēc tā jūsu kopa šeit ir vistuvāk tam, vai ne, kas ir īsts un kas ir patiesis un skaists, un tāpēc arī es te pievienojos. Varbūt varēšu atrast to, ko es dejošu, jo šitās ceļas ir tiešām ļoti skaistas. Un arī tieši iet runa, zināms, par to augstāko spēku. Jā, man te visādi zīmītes ir, bet gāja putni arī ir. Laikam neizdos. Viena, ko es nevaru atrast to, ko es gribēju, bet varbūt šito te. Tagad atprāto varētu. Ja, varētu izlasīt vienu vismaz, ja? Vismaz, jā. Viņš saka tā: šī mana lūkšana skan tev, mans pavēlniek. Iznīcini jau manā sirdī vājību ar visu sakni. Dod man spēku, viegli pārciest priekus un bēdas. Dod man spēku, lai mana mīla kļūtu pilnīga. Dod man spēku nekad neatstumt nabagos un nelocīt savu ceļa nekautrīgas varas priekšā. Dod man spēku, garā pacelties pāri visām ikdienas rūpēm. Un dod man spēku, mīlā pakļaut visus manus spēkus tavai gribai. Vai nav skaisti? Tikai dzēnieki šitā var. Mani ēdnos uz tapu. Runāji mani mūžībai. Tāda bija tava griba. Šo vāro trauku tukšotu ar vienu un nemitīgi piepildi ar jaunu dzīvību. Šo mazo miedes tabulīti tu nesi kalniem lejām pāri un mūžam jaunas melodijas skandināvi. Vai nav skaisti? Būs, vai ne sevi cilvēku uzskata kā instrumentu, caur kuru izsakās Dievs, kā stabuli, vai ne, kā flauta, kā muzikas instrumenti, caur kuru Dievs spēlē. Viņam tie imidži ir ļoti skaisti, vai ne, tie tēli, tas tēlojums kā tā. Tikai dzejniekam tā skaisti var būt. Jā, es domāju, ar to tad pietiks, jo, ja nevar atrast to, ko grib, tad būs iknīgi Zelta krustu pašu visu pagalmi, bet ierīgi zelta krustu pašu visu pagalmi.